Šodien pie Olimpiskā centra Ventspils basketbola halles notiek rosība. Kādēļ? Karsai meitenes basketbolists un galvenais treneris dodās uz zvaigžņu spēli Valmierā. Un visiem notikumiem varēsiet sekot līdzi arī jūs kopā ar mani. Hey, do you know this song? Of course I know this song. What is it? The Harlem Shake. Harlem Shake. Do you know how to do that? Of course. Of course. The girls promised to do that if they get the champion title. Are you ready to dance with them? Of course. I'll dance with them. How are you feeling today? I'm feeling good. I'm excited. I'm happy, and I'm ready to have some fun. You are also participating in some competition. Tell me more about it. Do you know what do you have to do? I do not know what I have to do. What do I have to do? But you are ready? Of course. Even if it's Harlem Shake? Harlem Shake, that's the easy part. Is this the first time when you're participating in All-Stars game? Yeah, my 5 years is the first time. So. So, do you know that your colleague, JT as you call him, is participating in slam dunk competition? Yeah, I told him some dunks I want to see him do, so hopefully he'll be able to do it today. So you suggested him something. Yeah. Can you tell us? It's a secret. You gotta see it. You'll see it. It'll be good. Did you have a good sleep tonight? It was okay. So, if you are going to win your team, so what are you going to do? You're going to celebrate? If we win, I'm going to celebrate. Yeah, we won. I always want to win. So my goal is to win today. Win everything I do. Even if you are playing against JT? For sure. I plan on dunking on JT. Okay. Then see you later in Valmiera. Okay. Nu ko, ar Campbell parunājam, tagad kārtas Simsam. So, how are you feeling today? I'm excited, ready to have some fun. Well, I've been practicing all season, but I mean, you know, I'm excited. I'm gonna have some fun. Hopefully, I can, you know, come out with a win. But if not, I'm just gonna enjoy it and have the most fun I can. Is this the first All-Stars game for you? No, actually, I was in Venezuela's All-Star game, and it was fun. There's a lot of good crowd, a lot of competition, and you know, hopefully, my team, the foreigners, can come out with a win. Even if you're playing against JT? Yeah, most definitely, because he's going to brag if they win, so we got to play for the bragging rights. Do you know that he's participating in slam dunk competition? Yeah, I think he's got a great chance. You know, I'm rooting for him, and he's done some amazing stuff in practice, so hopefully he can do it in today and show everyone what he can do. And what do you think about our cheerleaders team? They're also participating. Well, I wish I could have a chance to watch them, you know, during the games, you know, but coach is always talking to us, but I'm glad I'll get the chance to see what they can do today. The girls promised if they won, they maybe do that Harlem Shake. Do you know what it is? I've heard about it. I've seen it on Twitter and Instagram, but I haven't actually seen what it was, but hopefully they win so they can do it. Now, about the Harlem Shake, Campbell told us that he's ready to dance with them. Are you ready? Well, I gotta know what it is first, so I'm gonna watch some YouTube videos of it, and then if Just move! well, that shouldn't be too hard. So yeah, I'll probably join in if Cam does. Okay, good luck to you and see you later. Thank you. Mēs esam ceļā uz Valmieru, un šeit kopā ar mani ir BK Ventspils Karsai meitenes. Viņas saka, ka šodien ir perfekta diena. Man ir taisnība? Šī ir perfekta diena! Šī ir perfekta diena! Perfekta diena! Meitenes, sakiet, kāds noskaņojums? Ļoti labs, brīnišķīgs. Kāpēc ir perfekta diena? Tāpēc, ka šodien mēs uzvarēsim. Jā, pareizi. Sakiet, kā ir? Vai bija ilgi jāgatavojās un kāds pārsteigums varam gaidīt? Bija jāgatavojās ļoti ilgi. Mēs strādājām un centāmies izdarīt visu iespējamo, lai mēs pārsteigtu cilvēkus un lai būtu kaut kas jauns un lai būtu neredzēts un lai cilvēkiem būtu šoks, kad viņi skatās mūsu priekšnesumu. Un es ceru, ka mēs arī to panācām un parādīsim to arī skatītājiem. Šodien bija agri jāceļās, jau 8 startējām, nebūsiet nogurušas?
nē, ja mums ir tāda apziņa, ka mums ir enerģija, mēs gatavojamies tieši šai dienai, un es domāju, ka mums ir tā enerģijas uzplūsuma un pozitīvas emocijas, un es domāju, ka nogurums noteikti nebūs. Varbūt tikai pēc tam, kad tu saproti, ka tas darbs ir padarīts un viss, ko tu esi ieguldījis, ir atmaksājies. Un kas tur bija ar to Harlem Shake? Nu, jā, mums it kā vajadzētu tādu video uztaisīt, bet to es nezinu, tur mums citi cilvēki teica, ka mums tas jāapsolās izdarīt, ja mēs uzvarēsim. Katrā ziņā es to atcerēšos. Ja meitenes uzvarēs, varbūt, ka būs Harlem Shake basketbola kluba Ventspils Karsai meiteņu izpildījumā. Trīspunktnieku metienu konkurss ir noslēdzies. Tajā startēja mūsu Donalds Sims. So tell me, how much did you score? I think it was 15, but it wasn't enough to get in the final, so a little disappointed, but it was fun. I had a lot of fun. Okay, how do you think who will win this competition? The guy from Velf, he really shot it well. If he could carry over to the next round, he'll probably have a good chance. He really can shoot it.
noslēdzis arī mūsu Campbells. So tell me, was the competition a surprise for you? No, it wasn't a surprise. I've seen it before, so no, it wasn't a surprise. Are you satisfied with the results? You didn't qualify. No, I'm not satisfied at all. I think I messed up on the jump shot, but I mean, you're sitting over here for a long time, you get cold. Oh. But you looked really tired at the finish line. Yeah, I was. I tried to dunk it, but I was still tired. Well, okay, so get prepared for the game, and see you later, okay? Okay, I'm about to go get changed now. But you're still happy. You're not like disappointed. We're gonna win this. We're gonna win this game. We'll see. Spēle šodien? Ļoti forši, daudz skatītāji atnākuši ir vietējie, man piemēram uzmundrina. Kā tu zini, notiek arī karsējmeiteņu konkurss, par kurām esi tu? Nē, tā jau it kā esmu pa Valmieru, bet man savu priekšroku jādod arī Ventspils karsējām. Ko tu domā par Elijas priekšnesumu pirmīt? Pāri foršais bija. Man ļoti patika, un es domāju, ka visiem patika, tāpēc arī viņiem bija vislielākais novērtējums. Viņai novēlu uzvarēt, ja? Jā, tieši tā. Un kā domā, kur komanda uzvarēs zvaigžņu spēlē? Cerams jau, ka vietējie, latvieši.
bija zvaigžņu spēles galvenais treneris, kurā spēlē arī mūsu Jānis Tīma. Kā viņš uzvedās šodien komandā? Ļoti labi. Es domāju, ka viņš labākais šajā komandā. Es ar tā domāju, es tev piekrītu pilnībā, bet tu man pasaki, kas tev tur gadījās ar to tālmetienu? Es nezinu, man likās, ka tur speciāli kāds visu laiku pa kājām aizsās. Man speciāli te bija kaut kas, nebija tīrs. Jā? Es noteikti, ka būtu iemetis, jūs taču ziniet. Jā, es zinu, tāpēc es arī esmu tikai pārsteigta. Bet kas ar to kvēklu un šlipsi? Tur tāds savs stāstīņš laikam. Dzeltens, to es saprotu, BKV, bet tā šlipsa? To man uzvaz no vietējie dizaineri. Un tie būtu, ja es arī vēlu. Jā, Daiva no kluba. Ļoti skaisti. Kā jums šķiet, kas uzvarēs šodien? Protams, ka mēs. Kā uzvedas mūsu Kembels un Sims? Pavērojat? Viņi arī labākie savā komandā ir, bet es ceru, ka viņi zaudēs šodien. Pirmo reizi laikam šo sezonu. Tāpēc, ka leģionāri. Jā, tieši tā. Un kāds prognozes par slamdānu konkursu un mūsu Jāni? Grūti pateikt, Jānis ir ļoti labi lēts, bet arī pretinieki ir ļoti stipri. Tā kā redzēsim, kāds sanāks. Tu ar viņu par to esi runājis pirms tam? Un kā kaut ko ieteicis? Nē, es neko ieteicu. Viņš pārāk labi lēts. Es tik labi nelēcu, tā kā es viņam neko nevaru ieteikt šajā plānā. Tu vairāk uz tiem metieniem no centra? Jā, viņam metiens ieteikt, bet lekšanā nē. Es pat nezinu, kā tev tagad saukt. Jānis, JT, kā vēl tu šodien sauc, glītā Seiņa un Blondais. Kā lai tev sauc pareizi? Īstenībā man ir pilnīgi vienalga, kā grib tā sauc. Patīk viss pagaidām. Nekas pret tiem visiem vārdiem man nav. Jā, gaidīs varbūt nākamos jauns kāds. Nu, bet par tiem dankiem runājot, tu pirms kādu laiku teici, ka tu īpaši negatavojies, vēl nekas nebija gatavs, bet izskatījās, ka biji sagatavojies. Nu, pa lielam priekš tiem visiem dankiem nekāda baigā izdevuma nebija pielietojama, jo bija jau viņas izmēģinājis. Varbūt redzēs, kā nākamajā kārtā aizies. Ja tikšu finālā, tad izdarīšu varbūt kaut ko tādu, ko vēl neesmu mēģinājis. Varbūt sanāks, varbūt nē, jo baigi daudz laika tam nebija gatavoties, jau bija svarīgas spēles. Bet tad cerēsim, ka viss izdosies. Cik reāli ir sacensties ar dārgo? Daudz saka, ka tu varētu uzvarēt, vismaz par tevi. Tā ir veiksmes spēle lielākoties. Viņš, protams, viņš lec, es domāju, visaugstāk Latvijā un arī Eiropā un tā tālāk, var skaitīt. To viņš viennozīmīgi jau pierādījis, nu. Bet uzlikt ir viens, bet ielikt ir otrs, redzēs. Ja viņam sanāk visi danki, tad, protams, tur nav ko darīt vairāk. Nu, par to, kā tu vispār jūties, ka esi iebalsot zvaigžņu spēlē? Esmu priecīgs īstenībā patīk šādu pasākumu. Ir tāda varbūt maziņa atpūta no tās spēles, no saspringumiem visi satiec tāds nevis komandas biedrs, bet tieši pretinieks vienā komandā, kurus var pazīst un pavada labu laiku, dara cilvēkiem prieku, parāda kaut kādu šovu. Prieks par šo galvenais, lai nāk un atbalsta. Tas nekas, ka spēlē pret Sims un Kembelu. Tā arī, to es arī gaidu. Bet tu zini, ka arī Karsai meitenēm šodien ir sacensība, vai ne? Protams. Es esmu redzējis, cītīgi trenējās visu laiku uz spēlēm un lai izdodās. Tev šķiet, viņas varētu noturēt to čempionu titulu? Protams, mierīgi. Nu, ir tāda lieta, mēs autobusā sarunājām, tu tur nebija. Ja viņas uzvarēs, viņām būs jātaisa Harlem Shake, vai tu piedalīsies? Protams, būšu ar ķiveri. Būs taču labi sarunāts, lai tev veicās danku konkursā.
spēle Valmierā noslēgusies. Uzvarēja Kembela un Simsa pārstāvētā komanda, bet arī mūsu tima šodien spīdēja. Diemžēl Kasai meitenes ierindojās 2. vietā. Pelnīti vai nepelnīti, tas jālem katram pašam. Diemžēl Harlem Shake šovakar nenotiks. Varbūt citu reizi. Bet visas citas lietas paliek pa vecam. Mēs visi par Ventspili esam.